Aleksandrs Dimā, tēvs. Grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Traks arestants un ārprātīgs arestants. Gadu pēc Luī 18. atkal atgriešanās Parīzē ģenerāla inspektors revidēja arī Ifas cietumu. Dantes sava pagraba dziļumā dzirdēja visu lielisko sagatavošanos inspektora saņemšanai, kas bija diezgan trokšņaina. Gan cietuma pagrabi atradās dziļi pazemē, bet cietumnieku ausis pa laikam pieradušas sadzirdēt mazāko troksni, nakts klusumā tās dzird zirnekli aužam savus tīklus un dzird, kā laiku pa laikam nokrīt no griestiem ūdens piles, kurām vajag veselas stundas, kamēr pietiekoši ūdens salasījies. Dantes atminēja, ka pie dzīvajiem tur augšā vajag būt notikušau kaut kam ārkārtējam. Viņš dzīvoja jau tik ilgi šinī kapā, ka varēja ieskatīt sevi par mirušu. Tiešām, inspektors apstaigāja vienu pēc otra cietumus, kameras un pat pagrabus. Daudzi no ieslodzītajiem tika arī patiesi izklaušināti. Tie visi bija tādi, kuri aiz savām vājām garaspējām vai aiz pakalpības un lišķības bija patīkami priekšniecībai. Viņi tika izprašņāti par ēdienu un cietumu telpām. Vaiprātiņi visi vienā balsī atbildēja, ka bārība esot riebīgi slikta un ka viņi gribot tikt ārā no cietuma. Lišķi, ka viss ir labs, lai tik ātrāk laiž ārā. Tad inspektors jautāja, vai viņiem nesot vēl ko prasīt. Viņi kratīja galvu. Nu, ko tad citu bez brīvības, lai prasa cilvēki, kuri ir apcietināti? Inspektors smiedamies pagriezās pret cietuma priekšnieku un teica, es nesaprotu, kādēļ mums inspektoriem liek izdarīt šīs gluži nevajadzīgās pārlūkošanas un revīzijas. Kas redz vienu arestantu, tas redz 100. Kas uzklausa vienu, tas dzird 1000. Arvien paliek viss tas pats, atbilde vienmēr skan slikta barība un mēs nevainīgi. Vai jums ir vēl citi arestanti? Jā, mums ir bīstami arestanti un ārprātīgi. Tos mēs turām atsevišķā nodaļā. Nu, palūkosim! Teica laiski cietuma inspektors, parādīdams, ka ir bezgalas saguris no saviem grūtajiem darbiem. Palūkosim, izpildīsim precīzi savus pienākumus, apmeklēsim ārprātīgo nodaļu. Pagaidiet, sacīja cietuma priekšnieks. Mums jāpaņem mazākais 2 cilvēki līdzi. Ieslodzītie bieži vien aiz izmisuma un dzīves apnikuma izdara briesmu darbus un var mums vēl uzbrukt. Dariet to, atteica inspektors. Aizsūtīja pēc 2 karējumiem un visi sāka kāpt pa netīrām, smirdošām un slidenām trepēm, ka vai elpa aizrāvās. Pusi trepju nokāpis, inspektors nopurpinājās un sacīja. Nu, kāds velns te var izturēt dzīvot? Pats bīstamākais sazvērnieks, kuru sevišķi uzraudzīt mums ir dots. Tas ir cilvēks, kurš uz visu gatavs. Viņš tur ieslēgts viens pats? Nu, protams. Cik ilgi viņš tur jau mīt? Būs gads. Un viņi ieslodzīja šinī nodaļā no pašas atnākšanas? Nē, kungs, tikai pēc tam, kad tas gribēja nogalināt cietumu uzraugu, kurš tam pienes ēdienu. Viņš gribēja nogalināt cietumu uzraugu. Jā, kungs, to pašu, kurš rāda uguni.
Vai nav taisnība, Anton? Prasīja cietuma priekšnieks. Jā, viņš patiesi gribēja mani nogalināt, atbildēja cietuma uzraugs. O turē, bet viņš ir ārprātīgs. Sliktāk nekā ārprātīgs, sacīja cietuma uzraugs. Viņš ir kā pats velns. Vai jūs gribat par viņu ievadīt sūdzību? Prasīja inspektors cietuma priekšniekam. Tas būtu lieki, kungs. Viņš jau ir dabūjis pelnīto sodu. Bez tam viņš tagad patiesi tuvu ārprātībai, un pēc gada būs pilnīgi jucis. Jo labāk viņam, sacīja inspektors. Ārprātīgs kļuvis, viņš mazāk jutīs savas ciešanas. Acīm redzot, šis inspektors bija ļoti humāns cilvēks un cienīgs izpildīt uzdevumu, kurš prasīja cilvēku mīlestību. Jums taisnība, kungs, sacīja cietuma priekšnieks. Jūsu piezīme pierāda, ka jūs savu lietu ļoti labi zināt. Otrā telpā, kura no šīs ir tikai 20 soļu atstāt un kurā jānokāpi pa citām trepēm, sēž kāds vecs abats, kurš agrāk bijis kādas partijas vadonis Itālijā. Viņš šeit tika ieslodzīts 1811. gadā un 1813. gadā kļuva ārprātīgs, un no tā laika vairs nemaz nav pazīstams. Agrāk tas raudāja, tagad tas smejas. Pa priekšu novājēja, tagad pa galām resns. Gribat viņu redzēt pirmo? Viņš savā ārprātībā ir ļoti jocīgs. Es apskatīšu vienu un otru, atbildēja inspektors. Pienākums jāizpilda apzinīgi. Inspektors pirmo reizi apceļoja cietumu un gribēja valdībai ļoti izpatikt. Iesim pirms pie šī, viņš noteica. Labprāt, atbildēja cietuma priekšnieks un deva cietuma uzraugam zīmi, lai atver durvis. Smagajām durvīm čīkstot, savās sarūsējušās eņģēs, Dantes, kurš bija sēdējis istabas stūrī un ar ilgām nolūkojies kādās sīkās saules stariņā, kas spīdēja caur loga treliņiem, pacēla galvu. Ieraudzīdams ar 2 lāpām apgaismotu kādu nepazīstamu kungu, kurš sarunājās ar cietumu priekšnieku, Dantes tūlīt noprata, kas svešnieks varēja būt. Viņš noģidā, ka beidzot tam bija izdevība griezties pie augstākas varas, un rokas salicis viņš traucās uz priekšu. Kareivi domādam, ka ieslodzītais grib inspektoram uzbrukt, aizkrustoja tam priekšā durkļus. Pats inspektors arī bija atlēcis soli atpakaļ. Dantes redzēja, ka viņš tiek uzskatīts par bīstamu cilvēku. Viņš pacēla acis un savā skatienā savienoja visu cilvēka sirdī piemītošo lēnprātību un padevību, tekošā un skaistā valodā, par kuru klātesošie brīnījās, mēģināja aizkustināt savu apmeklētāju sirdi. Inspektors uzklausīja Dantes runu līdz galām, tad pagriezās pret cietuma priekšnieci un sacīja pēdējam pusbalsī. Viņš ir kļuvis dievbijīgs un atvēris sirdi maigākām jūtām. Arī bailes dara uz viņu iespaidu, vai redzējāt, kā viņš nobijās no dūkļiem? Traks to nekad nedara. Šarantonā es šī ziņā novēroju kādu interesantu gadījumu. Pēc tam, atgriezies pie apcietinātā, uzprasīja. Īsi sakot, ko jūs vēlaties? Es gribu zināt, kādu noziegumu es esmu izdarījis. Es lūdzu, lai mani stāda tiesas priekšā, lai manu lietu izmeklē,
Ja esmu vainīgs, lai mani nošauj, bet ja esmu nevainīgs, lai laiž brīvībā. Jums dod labi ēst? Prasīja inspektors. Jā, es domāju, ka labi, bet ar to man maz daļas. Man nelaimīgajam apcietinātajam, kā arī visiem tiesnešiem un pašam karalim ir vairāk no svara, lai kāds nevainīgs nekristu par upuri neģēlīgam apmelojumam un nebeigtu dzīvi aiz atslēgām nolādēdams savus bendes. Jūs šodien esat ļoti piekāpīgs, sacīja cietuma priekšnieks. Jūs mēdzat runāt citādu valodu, mīļais draugs, tanī dienā, kad gribējāt, teiksim, nogalināt uzraugu. Tā ir taisnība, kungs, sacīja Dantes, un es lūdzu šim cilvēkam piedošanu. Viņš pret mani bija labs, bet ko lai saku, es toreiz biju ārprātīgs. Vai jūs tagad vairs tāds neesat? Nē, kungs. Cietums man ir salauzis un visas jūtas atņēmis. Es esmu te jau tik ilgi. Tik ilgi? Kad jūs tikāt apcietināts? Prasīja inspektors. 28. februārī 1815. gadā 2:00 pēc pusdienas. Inspektors saskaitīja. Šodien ir 30. jūlijs, 1816. Ko jūs runājat? Ir jau tikai 17 mēneši, kamēr jūs esat apcietināts. Tikai 17 mēnešu, atteica Dantes. Ak, kungs, jūs nezināt, ko nozīmē 17 mēnešu cietuma, it kā cilvēkam, kurš, kā es, bija tik tuvu laimei, cilvēkam, kurš kā es taisījās aprecēt mīļu meiteni, cilvēkam, kuram bija priekšā godīga karjera un kuram tagad vairs nav nekā, kurš no visjaukākās gaismas iekrīt vistumšākajā tumsā un redz savu karjeru izpostītu. Esiet žēlīgs, tiesājiet mani. Es vairāk nekā neprasu, stādiet mani tiesas priekšā. Labi, sacīja inspektors. Redzēsim. Pēc tam tas atgriezās pie cietuma priekšnieks un turpināja. Īstenībā šis nabaks ir ļoti nožēlojams. Jūs man parādīsiet vēlāk viņa papīrus. Labprāt, tas atbildēja. Bet jūs tur atradīsiet nevisai labas piezīmes. Kungs, turpināja Dantes, es zinu, ka jūs pats mani nevarat atsobināt no šejienes, bet jūs varat manu lūgumu likt priekšā valdībai, prasīt, lai manu lietu izmeklē. Izmeklēšana, tas ir viss, ko es prasu. Es negribu zināt neko citu, kā tikai to, kādu noziegumu esmu izdarījis, jo nezināšana ir nepanesamāka par jebko. Tas ir grūtāk par visu. Izskaidrojiet, sacīja inspektors. Kungs, sacīja Dantes, no jūsu balses nomanu, ka jūsu sirds ir iekustināta. Kungs, sakiet man, vai es varu cerēt? Es jums to nevaru apsolīt, sacīja inspektors. Es tikai varu vienīgi apskatīt jūsu papīrus. Ak, tad es esmu glābts. Kas jūs apcietināja? Prasīja inspektors. De Vilfors, atbildēja Dantes. Lūdzu, parunājiet ar viņu par mani. De Vilfors jau veselu gadu vairs nav Marseļā, viņš ir Tulūzā. Ai, tad es vairs nebrīnos, čukstēja Dantes. Mans vienīgais labvēlis ir aizgājis no šejienes. Vilforam nebija kāds iemesls jūs ienīst? Prasīja inspektors. Nekāds. Viņš drīzāk man vēlēja labu. Tātad es varu ticēt piezīmēm,
kuras viņš ir atstājis, vai tagad dod par jums? Pilnīgi, kungs. Labi, pagaidiet. Tantes nokrita ceļos, salika rokas lūkšanā. Pēc tam smagās cietuma durvis aizdarījās, un viņš bija palicis atkal viens. Vai jūs cietumnieka papīrus tūlīt gribat redzēt? Prasīja cietuma priekšnieks. Ja pirms vēl gribat apskatīt abatu? Nopirksim pirms cietumnieku aplūkošanu, atbildēja inspektors. Kad es uzkāpšu augšā, man varbūt vairs nebūs spēka turpināt savu bēdīgo gaitu. Jā, šis nav tāds kā citi. Viņš nerada tik drūmu iespaidu kā viņa kaimiņš. Kāda tad ir viņa ārprātība? Ļoti ērmota. Viņš uzskata sevi par milzu mantas īpašnieku. Pirmajā gadā, kad viņš atradās cietumā, viņš valdībai par savu brīvlaišanu apsolīja 1 miljonu. Otrā gadā 2, trešajā 3 un tā tālāk. Viņš jau 5. gadu cietumā un izlūksies no jums sarunu zem 4 acīm, tikai lai piesolītu jums 5 miljonus. Aha, tas tiešām ir jocīgi, sacīja inspektors. Kā tad šo miljonāru sauca? Abats Fārijā. Numurs 27, sacīja inspektors. Šeit! Atver, Antoni! Uzraugs atvēra durvis, inspektors ziņkārīgi ieskatījās cietumnieku istabā. Istabas vidū sēdēja gandrīz kails cilvēks, jo viņa drēbes bija galīgi noskrandušas. Ar kādu no griestiem atbirzušu kaļķa gabalu viņš sev apkārt bija apvilcis riņķi. Viņš vilka līnijas un zīmēja ģeometriskas figūras un bija tā nogrimis savā darbā, ka nemaz nemanīja, kad durvis atvērās. Tikai, kad lāpu nepatīkamā gaisma viņām iespīdēja acīs, viņš tās pacēla un ar izbrīnu lūkojās uz apmeklētājiem. Viņš ātri piecēlās, paķēra segu no savas nabadzīgās gultas viltas un tajā ietinās, lai nebūtu viesu acīs jārādās pavisam nepieklājīgā izskatā. Ko jūs vēlaties? Prasīja inspektors arī šeit, nepārmainīdams parasto uzrunas formulu. Es, kungs, sacīja abats izbrīnējies. Es nekā nevēlos. Jūs nesaprotat, sacīja inspektors. Valdība mani ir sūtījusi aplūkot cietumus un uzklausīt cietumnieku vēlēšanās. Kungs, tā ir cita lieta, dzīvi iesaucās abats, un es ceru, ka mēs viens otru sapratīsim. Vai redzat? Klusi sacīja cietuma priekšnieks. Jau sākās tas, par ko es jums runāju. Kungs, turpināja ieslodzītais. Es esmu abats Fārijā, dzimis romietis. Es biju 20 gadu pie kardināla Rospigliozzi par sekretāru. Mani apcietināja, es nezinu aiz kāda iemesla, 1811. gadā. No tā laika es prasu brīvlaišanu no itāliešu un franču valdībām. Kādēļ no franču valdības? Prasīja cietuma priekšnieks. Tādēļ, ka man apcietināja Piombino, un es domāju, Piombino, tāpat kā Milāna un Florence, ir kļuvusi par kāda franču departamenta galveno pilsētu. Inspektors un cietuma priekšnieks smaidīdam paskatījās viens uz otru. Jūsu ziņas par Itāliju, mīļais, sacīja inspektors, nepieder pie visjaunākajām.
Tas izbeidzās tanī dienā, kad mani apcietināja, sacīja abats Fārijā. Un tā kā viņa augstība ķeizars Romas karalisti nodibināja savam dēlam, kuru viņam debesis bija dāvājušas, viņš pārvērta par patiesību Machiavelli un Cezāres Borģijas sapni, visu Itāliju savienot par vienu vienīgu valsti. Kungs, sacīja inspektors, liktenis, par laimi šo milzu nodomu ir izjaucis. Man šķiet, jūs piederējāt pie šī nodoma karsto piekritēju skaita. Tas ir vienīgais līdzeklis, kā Itāliju padarīt par spēcīgu, neatkarīgu un laimīgu valsti, atteica viņam abats. Jā, tas viss var gan būt, atbildēja cietuma inspektors, bet es atnācu šurp ne tādēļ, lai runātu par politiku, bet tādēļ, lai vaicātu jums, to es jau darīju, vai jums nav kāda sūdzība par ēdienu, par telpām? Ēdiens šeit ir tāds pats kā visos cietumos, atbildēja abats. Tas ir gluži slikts. Kas attiecas uz telpām, tad jūs pats redzat, ka tās ir mitras, neveselīgas, bet šeit runa nav par to, bet gan par kādu atradumu, kas ir ļoti interesants un svarīgs, un ko es gribu paziņot valdībai. Nu, mēs esam nonākuši pie atraduma, cietuma priekšnieks klusi čukstēja inspektoram. Lūk, tāpēc es esmu tik laimīgs jūs redzēt, turpināja abats. Kaut gan jūs man traucējat manus skaitļus un ģeometriskās figūras, kas varbūt vēl pārgrozīs visu Ņūtona sistēmu. Vai jūs varat dažas minūtes atļaut sarunai ar mani zem 4 acīm? Nu, vai es neteicu? Čukstēja atkal cietuma priekšnieks inspektoram. Jūs labi pazīstat šo personu, atteica inspektors tikpat klusu. Tad viņš pagriezās pret abatu un sacīja. Mans kungs, jūs prasāt neiespējamo. Bet ja nu lieta grozās ap lielisku summu, kur es varētu gādāt valdībai, piemēram, ap 5 miljoniem, teica abats. Jums taisnība, teica inspektors atkal uz cietuma priekšnieku. Jūs pats skaitli esat precīzi iepriekš pateicis. Pagaidiet, turpināja abats, redzēdams, ka inspektors taisās jau aiziet. Nav vajadzīgs, ka es jums to saku, 2-1, cietuma priekšnieks varētu būt klāt pie mūsu sarunas. Mans kungs, teica cietuma priekšnieks, par nelaimi mēs jau zinām iepriekš, par ko būs runa. Lieta grozās ap jūsu bagātībām, vai ne? Abats paskatījās uz šo zobgalīgo ierēdni ar tādām acīm, kurās bezparteisks novērotājs būtu bez šaubām manījis prātu un apdomu. Zināms, ka par manām bagātībām, viņš teica. Ko tad jūs gribat? Par ko lai es runāju, ja ne par tām? Inspektora kungs, teica cietuma priekšnieks. Es varu visu šo stāstu jums atstāstīt tikpat labi kā abats, jo šo 4-5 gadu laikā, kopš viņš šeit atrodas, tas stāsts man vienmēr ir stāstīts, tā kā man jau auss sāp no tā. Tas tikai pierāda, teica abats, ka jūs līdzināties tiem cilvēkiem, par kuriem ir teikts, ka viņiem ir ausis, lai nedzirdētu, un acis, lai neredzētu. Mans kungs, teica inspektors,
Valdība ir bagāta. Tai nav vajadzīga jūsu nauda. Pietaupiet pats sev, kad tiksiet brīvībā. Abata acis izplatās, viņš sagrāba inspektoru aiz rokas. Bet ja mani nekad neizlaidīs no cietumā, kaut gan tas runā pretī tiesai un taisnībai, ja es nomiršu un nevienam neatstājis bagātību, tad tā velti pazudīs. Vai tad nav labāk, ka to izlietojas sev par labu valdība un es arī? Es pat došu 6 miljonus, jā, es došu 6 miljonus un būšu mierā ar pāri palikušo, ja man atdos brīvību. Ai, nu tiešām, teica pusbalsī inspektors. Ja es nezinātu, ka šis cilvēks ir ārprātīgs, varētu domāt, ka viņš runā patiesību. Tik pārliecinoši izklausās viņa vārdi. Es neesmu ārprātīgs, es saku jums pilnu patiesību, teica Fārijā, kurš ar savu smalko dzirdi, kāda mēdz attīstīties ilgi apcietinātiem, nevienu vārdu no inspektora runas nebija palaidis nepamanīt. Tā bagātība, par kuru es jums stāstu, ir patiesība, un es lieku jums priekšā noslēgt ar mani līgumu, pēc kura jūs mani novestu uz zināmu vietu, kuru es uzrādīšu. Tur mūsu acu priekšā tiks atrakt, un, ja es meloju, ja nekā neatrod, ja esmu ārprātīgs, kā jūs sakāt, tad vediet mani atpakaļ šajā cietumā, kur es tad palikšu visu mūžu un nomiršu nekā vairs neprasīdams, ne no jums, ne no kāda cita. Cietuma priekšnieks iesmējās. Vai tālu atrodas jūsu bagātības? Viņš jautāja. Gandrīz 100 jūdzes no šejienes, atbildēja abats. Nē, tās nemaz nav muļķīgi izdomāts, teica cietuma priekšnieks. Ja visi cietumnieki iedomātos vest savus sargus 100 jūdzes tālu, un ja sargi būtu ar mieru, ar tādu pastaigāšanos, tad cietumniekiem būtu branga izdevība izbēgt, tik līdz gadītos labs acu mirklis, un tāda acu mirkļi tik garā ceļojumā aizvien mēdz gadīties. Tas ir pazīstams līdzeklis, teica inspektors, un abats pat nevar sacīt, ka viņš būtu izgudrojis šo līdzekli izbēgt no cietuma. Tad pievērstamies abatam viņš sacīja, es vaicāju, vai ēdiens ir labs? Mans kungs, atbildēja Fārijam. Zvēriet man, ka jūs mani izlaidīsiet brīvā, ja es saku patiesību, un es jums parādīšu to vietu, kur atrodas nauda. Vai jūs tiekat labi barots? Atkārtoja inspektors. Nu tad jums jau draud, pareizāk sakot, nedraud nekādas briesmas. Jūs labi redzat, es gribu pat palikt cietumā, kamēr jūs iesiet atrakt manu naudu. Ne, jūs neatbildat uz jautājumu, nepacietīgi sacīja inspektors. Tāpat kā jūs neatbildat uz manu jautājumu, teica abats. Nu esiet nolādēts kā citi neprātīgie, kas negribēja ticēt maniem vārdiem. Jūs negribat mana zelta, labi, es tos sargāšu. Jūs man liedzat brīvību, Dievs mums viņu dod. Ejiet, man nav ko jums vairāk sacīt. Un abats atmeta atkal savu segu, paņēma nolikto kaļķa gabaliņu un atsēdās savā lokā, kur mierīgi sāka turpināt savas līnijas, figūras vilkt un rēķināt. Ko viņš tur dara? Jautāja inspektors aiziedams. Skaita savu zeltu, teica cietuma priekšnieks smīnēdams.
Farija uz šo zobošanos atbildēja tikai ar nicinošu skatienu. Viņi izgāja, cietumsargs aizslēdza aiz viņiem durvis. Viņš tiešām būs kādreiz bijis lielas bagātības īpašnieks, teica inspektors, kāpdams pa trepēm uz augšu. Jeb vai kādreiz būs bagātību redzējis sapnī, piezīmēja cietuma priekšnieks, un otrdien uzmodies kā ārprātīgais. Jā, tiešām gan, teica inspektors ar samaitātu cilvēku vaļsirdību. Ja viņam tiešām būtu tik daudz naudas, tad viņš gan nesēdētu cietumā. Tādā kārtā abats Farija, kurš nekā nebija panācis inspektora apmeklējuma laikā, palika cietumā joprojām, un viņa, kā jautra ārprātīgā slava, kļuva vēl lielāka no šīs reizes. Ārprātība pa laikam ir slimība, kuru rada cietums un ilgas dvēseles ciešanas. Kur tā cēlusies cietumā, tur tā pa lielākai daļai arī slēpjas visu mūžu. Un ja arī no cietuma iziet laukā, tad tiek noglabāta kaut kādā drūmā slimnīcā, kur dakteri nepazīst vairs ne cilvēka, ne domu tanīs neiedzīgajās cilvēku drupās, kādas cietumnieks viņiem atnes no cietuma. Abats Farijā, kurš cietumā bija ārprātīgs ticis, šīs pašas ārprātības dēļ bija notiesāts uz mūžīgu ieslodzīšanu cietumā. Attiecībā uz Dantes inspektors turēja savu vārdu. Atgriezies cietuma priekšnieka istabā, viņš lika sev padot cietumnieku formulāru. Tur bija ierakstīta sekojoša piezīme. Edmonds Dantes, karsts bonapartists, ņēmis dalību pie atgriešanās no Elbas salas, turams stingrā uzraudzībā un vislielākā slepenībā. Piezīme bija rakstīta ar citādu tinti un rokrakstu. Tas nozīmē, ka tā bija pierakstīta pēc Dantesa ieslodzīšanas. Apvainojums bija izteikts, noteikts un neapgāžams. Tādēļ inspektors zem piezīmes pierakstīja: nav iespējams nekā darīt. Šis apciemojums atdzīvināja Dantesu, kurš kopš savas ieslodzīšanas cietumā bija aizmirsis dienas skaitīt. Inspektors viņam sacīja mēneša dienu, Dantes to neaizmirsa. Viņš uzrakstīja uz sienas ar atbirzušu kaļķa gabalu 30. jūlijā 1816. Un no šīs dienas sākot viņš katru dienu sienā iekasīs trīpiņu, lai neaizmirstu laiku. Aizgāja dienas, pēc tam nedēļas un mēneši. Dantes gaidīja. Viņš vispirms bija savu atsvabināšanas dienu noteicis pēc 2 nedēļām, tad pagāja 2 nedēļas, 2 mēneši un vēl vairāk. Pēc gada iecēla citu cietuma priekšnieku, līdzšinējo aizcēla par virspavēlnieku uz Hamas cietokšņiem. Viņš nolēma sev līdzi paņemt daudzus no apkalpotājiem, starp tiem arī Dantes uzraugu. Atnāca jauns cietuma priekšnieks, viņam bija par grūtu atminēt cietumnieku vārdus, un viņš tikai lika sev sacīt numurus. Cietumā bija 50 vietas, un cietumnieki tika apzīmēti katrs pēc sava numura. Tādēļ arī nelaimīgo jauno cilvēku vairs nesauca vārdā par Edmonu vai ģimenes vārdā par Dantesu, viņu sauca par numuru 34.